Es varētu sākt. Tātad man ir ļoti liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā un redzēt jūs arī uz tik, zināmā mērā neprātīgu filmu, bet to jūs varēsiet pārbaudīt uz savas ādas paši, teiksim tā. Ir diezgan interesanti, ka šajā kino lektorijā, kur šī gada tēma ir mājup, arī otrā filma nāk no Vācijas. Pirmā filma doktora Johannesa Gūtera Klusuma tornis, un šī filma Rosa von Braunheima Zudušo dvēseļu pilsētu, manuprāt, lai gan ir kādu 60 gadu atstarpi, nemaz nav tik atšķirīgas. Un viens veids, kādā es jums piedāvāju skatīties uz to, protams, ir camps, jeb, sauksim to par trašu, varbūt mūsdienīgi, vai varbūt vienkārši par labu gaumi sliktā kino un to, ko tas var piedāvāt. Tātad šovakar es vēlos jums ieskicēt pāris politiskus, vēsturiskus un estētiskus strāvojumus, kurus būtu vērts paturēt prātā, skatoties šo te filmu, un domājot arī par šo filmu ne tikai kā uzjautrinošu tādu atrakciju, bet arī, protams, kā mākslas faktu. Savu stāstījumu, kas būs tikpat garš un garlaicīgs kā pati dzīve, es mēģināšu kaut kā atsvaidzināt. Šajā gadījumā tie būs 2 filmu fragmenti, abi no aptuveni vienāda laika un ļoti nozīmīga laika kvīru kino kontekstā, proti 60. gadu beigām, 70. gadu sākuma. Varbūt jau zālē esošie zina, kas notika 69. gada jūnijā. Reku, es redzu, ka viens māja ir galva. Tie, protams, ir Stonewalls nemieri, un lielā mērā šajā mirklī mēs varam runāt vispār par Gay Liberation Front vai sauksim to par LGBT kustības tādu centralizētu rašanos visā pasaulē, tostarp arī Eiropā, tādā plašākā veidā. Lūk, tātad es aizmirsu pastāstīt par tām filmām. Pirmā 71. gada Rosa von Braunheima filma nevis homoseksuāls ir slims, bet gan sabiedrība, kurā tas dzīvo. Tā ir Braunheima iespējams slavenākā filma. Es esmu izvēlējies arī tādu, nepārāk provokatīvu, bet tik un tā gana provokatīvu fragmentu. Šī filma ir pirmā, kurā Rietumvācijas televīzijas skatītājiem bija iespēja uz saviem mazajiem ekrāniem redzēt 2 vīriešu skūpstu, un es teiktu pat mazliet vairāk kā tikai skūpstu. Un šī filma sacēla tādu veselu ažiotāžu, kas ir ļoti interesanti, ne tikai konservatīvās, kas gan ir šī konservatīvā plašā publika, ne tikai viņu starpā, bet arī pašu LGBT kopienas pārstāvju starpā. Un tā ir viena lieta, ko jūs iespējams ievērosiet arī šī vakara filmā. Rosa von Braunheims, manuprāt, ir moralizētājs. Un tas nav slikti. Viens no veidiem, kā šī moralizēšana iespējams kļūst mums, kā skatītājiem, paciešama, ir tieši kempa estētika. Un es ceru, ka šī vakara filma jums parādīs, kā par ļoti nopietnām lietām ir iespējams smieties, garķi smieties, iziet ārpus labas gaumas robežām un ar to visu kaut ko arī mēģināt pateikt. Tātad pirmais punkts manā garajā un ļoti smagajā stāstījumā ir par kvīru kino kopumā. Man ir jāsaka, ka pa 27 tā kunga žēlstības gadiem uz šīs saules es joprojām neesmu sapratis, kas tieši ir kvīru kino. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav tikai tematika, tā arī ir zināma veida estētika, tā ir politiskā nostāja. Varētu teikt, ka tas ir zināma veida jūtīgums, arī dažādi kodi un tradīcijas. Jāsaka, ka kvīri vai galvenokārt tie ir vīriešu kārtas homoseksuāļi, jeb geji,
Ir sastopami kinematogrāfā, viņi nav nemaz kaut kāda tāda ļoti moderna parādība, taču spēlē ļoti konkrētas lomas. Sieviešu homoseksualitāte arī tiek attēlota, bet krietni vien tādos, nosauksim, maigākos veidos un bieži vien ar neslēptu motīvu kaut kā ne uzjautrināt, bet iepriecināt pārsvarā tā paša vīriešu skatītāju dienu. Tātad kvīri, jeb galvenokārt geji, ir sastopami jau agrīnajā Holivudā. Galvenokārt tie ir kā tāda gega nagla. Viena no tādām slavenākajām epizodēm ir 1916. gada Čārlija Čaplina komēdijā Aiz aizkara, kur šis gegs ir aptuveni tāds. Tātad ir Čārlijs Čaplins un ir viņa mīļotā, kas ir saģērbusies tādās kā vīriešu drēbēs. Viņi skūpstās un garām gājējs atskatās, un tad pēkšņi tā izmēda viņu un skatītājiem, kas ir ļoti interesanti arī 16. gadā, acīm redzot ir skaidrs, ka šeit ir runa par homoseksuālu. Tātad mēs varam caur šo te filmu ne tikai datēt, ok, šeit ir redzams kvīrs, bet arī datēt, ok, šeit ir jau konkrēts aizspriedums. Un šis te aizspriedums ir pietiekami prevalents, lai viņu atpazītu arī publika, ļoti plaša publika. Interesantā kārtā vēl viena vieta, kur uzpeld vīrietis homoseksuālis, ir pēc Pirmā pasaules kara Veimāras republikā, kur ir uzņemta filma Atšķirīgs no citiem 1919. gadā. Tā ir režisora Ričarda Osvalda un Seksualitātes institūta līdzdibinātāja Magnusa Hiršfelda. Filma, starp citu, Hiršfelds ir uzstājies 2 reizes arī Rīgā, ja nemaldos 19. un 28. gadā. Un tas ir tāds kā mazliet sociālais kino, jeb sociāla dokudrāma. Tas ir stāsts par vīrieti, kurš ir homoseksuāls, šī iemesla dēļ tiek šantažēts un beidzas ar tādu kā atklāsmi, cik labi būtu, ja mēs izturētos pret homoseksuāļiem kā pret cilvēkiem, tad viņus varētu arī nešantažēt un viņi galu galā varētu netikt novest līdz pašnāvībai. Kaut kā tā. Ir ļoti interesanti, protams, ka šī Veimāras republikas filma ir saglabājusies un ka viņa saglabājās arī cauri Otrajam pasaules karam. Viņu joprojām ir iespējams atrast un noskatīties, jo skaidrs, ka tajā laikā joprojām spēkā ir bēdīgi slavenais 175. paragrāfs, par kuru jūs iespējams vairāk zinat vai esat atsvaidzinājuši savu atmiņu no Sebastiāna Meizes filmas Lielā brīvība, kas tepat Rīgā tika izrādīta vēl pavisam nesen. Saņēma 21. gadā Cannes kinofestivālā balvu un arī šajā gadā Lux Awards, tātad Eiropas parlamenta kinobalvu, skatītāju balvu. Pasaulē vispār kopumā kvīri uz lielā ekrāna laikam ejot parādījās arvien vairāk, bet viņiem ir ļoti tādas konkrētas funkcijas heteronormatīvos naratīvos. No sākuma tie ir nelaimīgi cilvēki, un viņi ir ļoti uzskatāmi nelaimīgi. Tātad šī te moralizējošā nagla ir tāda, ka, lūk, izlaidīgs dzīvesveids noved pie drausmīgām sekām. Tad līdz ar Heisa kodeksa ieviešanu 34. gadā homoseksuāļi, īstenībā pat ne homoseksuāļi, tur jau tiek aizliegta pat skūpstīšanās ar atvērtu muti. Paši varat iedomāties, cik liela vieta uz ekrāna ir jau kāda veida homoseksualitātei. Bet kaut kā kodēti caur atsevišķiem manierismiem viņi parādās. Domāju par Grētu Garbo, varbūt par Marlēnu Dītrihu, citām atsevišķām lomām. Un pēc Otrā pasaules kara teiksim tā, kvīri kaut kā tomēr pavīd un paspēja izspraukties
arī ASV kinematogrāfā. Tiesa gan tur viņiem parādās jauna, interesanta loma. Viņi ir ļaundari. Tad varbūt jūs atceraties James Bondu, kaut kādu aiziepriekšējo iespējams. Diezgan skaidrs, ka šī ļaunā geja tēls īstenībā nekur nav pazudis, un viņš joprojām kā tāds trops ceļo cauri laikam. Un, protams, tāda liela revolūcija notiek 60. gados, īpaši pateicoties ASV undergroundam, tātad, kura tādi redzamākie pārstāvi varētu būt Endijs Vorhols, tas pats Kennets Engers. Tajā pašā laikā darbību sāka arī Džons Voters, kura filmas fragmentu mēs skatīsimies šodien. Un neraugoties uz to, ka undergroundā kādus 10 gadus šī tēma ir un eksistē un kvīri pastāv, jāsaka, ka tikai pēc Stonewalls nemieriem 1970. gadā ASV nonāk tāda filma, ko varētu saukt par tādu pozitīvu LGBT, vismaz tīri tematiski, pat ja ne estētiski. Par to mēs varētu parunāt vēlāk. Kas ir grupa Zēni, jeb Boys in the Band. Fantastiska filma, kuru ļoti iesaku. Tikmēr Vācijā, no kurienes nāk arī Rosa von Braunheims, 1962. gadā Oberhausens festivālā tiek parakstīts Oberhausens manifests, kurā virkne kino veidotāju meklē estētisku un arī tematisku veidu, kā atbrīvoties no visa tā, ko nacionālajam kinematogrāfam ir izdarījis ne tikai karš, kas, protams, noposta studiju sistēmu, bet arī propagandas kino ietekme. Vēlāk šai grupai pievienojas arī vācu jaunā kino superstāri. Tas ir Rainers Werners Fassbinders, kura dairedze, starp citu, ir absolūti neatvasināma no kempa un no kvīru kino tradīcijas. Gan arī Werners Hercogs un, protams, Vims Wenders. Un man gribētos teikt, ka šai kustībai, lai arī Rosa von Braunheims savu pirmo īsfilmu uzņem 67. gadā, vajadzētu pieskaitīt arī viņu, jo tikmēr, kamēr mans iepriekš uzskaitītie 3 režisori vairāk tomēr nodarbojas ar tādu estētisku kultivēšanu, Rosa von Braunheims taisa izteikti politisku kino. Man gribētos teikt, ka kvīru kino īstenībā ir kaut kādā mērā tāds, viņam ir lemts būt politiskam, iespējams visam kino, bet tur vēl var, protams, pastrīdēties. Jo šī filma, kuras fragmentu mēs vēlāk skatīsimies, nevis homoseksuāls ir pervers, bet gan sabiedrība, kurā tas dzīvo, spēlē ļoti nozīmīgu lomu tā laika Vācijā un vispār izpratnē par to, par ko drīkst un nedrīkst runāt. Tas, ka tā ir televīzijas filma, protams, ir vienkārši neticami. Un uzsāk ļoti skaļu diskusiju, protams. Tātad, atgriežoties pie tā paša 69. gada, man ir jāsaka, ka 175. paragrāfs, par kur es pavisam mazliet pastāstīšu arī vēlāk, tiek pārskatīts arī tikai šajā gadā. Viņš ir bijis spēkā vairāk kā 100 gadus un ir pavisam, gaisā ir pavisam tāda reāla diskusija, kā sadzīvot ar to, ka ir sabiedrības grupas, kuras vairs nevar vienkārši iebāzt cietumā, bet kurām ir jādzīvo starp mums. Jā, vēlāk es vēlēšos caur Braunheima laikabiedru Džonu Voteru parādīt veidu, kā LGBT filmu veidotājs var ironizēt par vidusslāni, par apmierināto buržuāziju, kurai neieslīgstiet krēslos arī ar mūsdienu skatu piedarmi, visticamākais, ka mēs visi. Un galu galā varbūt skatīties uz to, kā tā humoristiskā daba, kas piemīt LGBT kino un kvīru kino, visu gandrīz vai tās apzināto pastāvēšanas laiku ar
ap šo mirkli kļūst tāda asāka, neērtāka kopējai publikai, kas ir kaut kādā mērā spiesta skatīties un vienkārši uztvert to uzbrukumu pilnīgi visām sajūtām. Jā, tā ir tāda tēze, ko es varbūt vēlētos jums iedot apžļambāšanai un apdomāšanai, ka kvīru kino piedāvā pamatstraumas kino, atvainojiet par šādu vulgāru teicienu, definēt sevi pret citādo, taču atsakās būt kaunpilns un runāt ļoti klusu. Un arī mūsu šī vakara filmas kontekstā, man liekas, ir diezgan svarīgi par to domāt tieši no šādas te vietas. Nu, lūk, es gribētu palūgt parādīt pirmo filmas fragmentu. Tātad Rosa von Braunheims, 1971. Gada filma. Nevis homoseksuālis ir pervers, bet gan sabiedrība, kurā tas dzīvo. Kā iespējams varat iedomāties, šī filma netika ļoti viennozīmīgi uzņemta. Un šis ir tikai 2 minūšu fragments. Filma ir vairāk kā stundu gara. Arī tajā pašā LGBT komunā. Taču jāsaka, ka ar šo filmu von Braunheims izdara ļoti svarīgu un vajadzīgu lietu. Viņš ieliek savu kāju durvīs un saka, ka viņš būs vācu kino provokators. Un tas viņš joprojām ir. Šogad mēs svinam, es ceru, ka jūs arī svinat līdz ar šo te seansu Rosa von Braunheim 80. jubileju, un viņam ir vairāk filmu kā gadu, kas, protams, ir diezgan forši. Nekuram katram izdodas ko tādu paveikt savas dzīves laikā. Lielākā daļa viņa filmu patiešām ir ļoti politiski aktīvas un tiešā veidā skar šo te LGBT jautājumu vai tās kopienas problēmas. Tā, atvainojiet. Filmas laikā izskan visnotaļ tāda nesaudzīga kritika homoseksuāļiem, kas tā vietā, lai tagad pēc 175. paragrāfa pārskatīšanas meklētu kaut kādu savu unikālu jaunu vietu, cenšas ieslīdēt tajā prastajā un ierastajā heteronormativitātes veidnē. Respektīvi dzīvot tā, lai mēģinātu emulēt pēc iespējas vairāk normalitāti un ļoti ērti paslēptos. Šajā Rosa von Braunheims saka, ka tas absolūti nav tas, kas būtu jādara, un līdzīgi kā amerikāņi šīs te filmas beigās aicina visus nākt ārā no skapja, jo jāsaka, ka pa šiem te gadiem joprojām nekas diži daudz nav mainījies, un atklātība, tiešums un godīgums iespējams ir visspēcīgākie rīki, kā mainīt politisko un sociālo realitāti. Pavisam īsumā par 175. paragrāfu, lai mēs varētu tikt tālāk līdz nākamajam filmas klipiņam. Tātad tas bija spēkā no 1871. gada mājam līdz pat 94. gada 10. martam, respektīvi tajā 69. gadā tas netika pilnībā atcelts, bet tikai mīkstināts. Un kas ir ļoti interesanti, teiksim, Austrumvācijā šis te likums tika atcelts, respektīvi līdz ar Berlīnas mūra uzsliešanu. Rietumvācijā tas joprojām palika spēkā. Un saskaņā ar to, aptuvena aplēse ir, ka tika notiesāti aptuveni 140,000 vīriešu. Mēs, protams, nevaram arī zināt, kāds ir šis te precīzais cipars, jo pieraksti nevienmēr ir precīzi. Braunheims ir uzņēmis, kā es teicu, vairāk kā 80 filmas, tostarp 2012. gadā arī dokumentālo īsfilmu Valentīna,
kurā viņš aplūko latviešu kino zinātnieci un arī kino profesoru Valentīnu Freimani, ar kuru Rosa von Braunheims sadraudzējās 2007. gadā, kad viņš brauc uz Rīgu. Es atvainojos, tā ir 7. gada filma. 2008. gadā viņš brauc uz Rīgu, lai uzzinātu vairāk par savām saknēm. Pie tā mēs tūlītās arī atgriezīsimies. Un sadraudzējas ar Valentīnu Freimani. Kas ir ļoti interesanti, šajā 2008. gadā viņš paspēja arī būt Rīgas Praidā, kas ir hrestomātisks ar fekāliju mētāšanos. Un ja Rīgai ir kaut kāda tāda ļoti zīmīga vieta viņa dzīvē, tad tā ir ne tikai dzimšanas vieta, bet es ticu, ka tā ir viņu pamudinājusi turpināt taisīt filmas. Jo viņš ir viens no tiem, kas gāja tajā nelaimīgajā gājienā, pirmo reizi atbrauc uz Rīgu un sastapās ar olām un kakām maisiņos. Fun fakts, man liekas, ka es neesmu tā arī esmu meklējis, bet neesmu atradis liecības par to, ka kaut kur citur pasaulē cilvēki būtu mētājušies ar fekālijām Praida laikā. Līdz ar ko tas ir kaut kas īpašs. Tātad, runājot par Rosu von Braunheimu, viņa īstais vārds nosacīti ir Holgers Ratke, un viņš ir dzimis 1942. gadā, 25. novembrī, Rīgas centrālcietumā. Šajā mirklī Latvijas brīvvalsts uz mirkli ir pārtrūkusi atkal, vai pirmoreiz šajā gadījumā. Un ir Ostlande, viņa māte ir vāciete, kas strādā šeit. Es īsti nenodarbošos ar tādām spekulācijām par to, kā tieši viņa nonāk Rīgas centrālcietumā. Pats Rosa von Braunheims šo jautājumu risina dokumentālajā filmā 2007. gadā. Tātad manas mātes meklējot pēdas Rīgā laikā, ko es arī aicinu jūs noskatīties. Neilgi pēc dzimšanas šo te mazo puisēnu adoptē Miševicu ģimene, kas viņu aizved uz Austrumu Berlīni, taču ģimene 53. gadā aizbēg uz Frankfurti. Holgers jau diezgan agri sāk interesēties par mākslu. Tiesa, sākotnēji tā ir glezniecība. Viņš iestājās arī Berlīnas Mākslas universitātē, un ap to laiku arī pārņem vārdu Rosa von Braunheim. Un šī te Rosa, jeb rozā, ir tieši atsauce uz rozā trīsstūri, kuru bija spiesti nesāt homoseksuāļu nacistu režīma koncentrācijas nometnēs. Savu pirmo īsfilmu viņš režisē 67. gadā, par ko viņš arī saņem apbalvojumus, un to sauc Rozā strādnieki Zelta ielā. Nu jā, bet kā jau es minēju, tātad patiešām slavens viņš kļūst 71. gadā ar filmu Pervers ir nevis homoseksuāls, bet gan sabiedrība, kurā tas dzīvo. Jau nosaukums vien Rietumu Berlīnē bija absolūta provokācija, pilnīgs tāds faris. Pēc šīs filmas Rietumu Berlīnē vien radās 50 jaunas geju tiesību aktīvismu grupas. Un vēl viens jautrs fakts, paša Rosas von Braunheima auģa vecāka par viņa netradicionālo, kā mēdz teikt, seksuālu orientāti. Jūs sapratāt, ja? Uzzina tieši no šīs filmas, līdz ar ko viņš tā kā nebaidās īsti provocēt. Nu, lūk, Rosa von Braunheims visas savas karjeras laikā gan paliek diezgan pretrunīgi vērtēts. Tas viņa skats ir diezgan morālistisks. Viņš nebaidās norādīt arī uz dažādām pretrunām un tādām nekonsekvencēm LGBT kopienas laikā, bet, protams,
arī tikpat asi kritizē sabiedrību, kurā šī kopiena ir spiesta dzīvot. Jā. Nu, lūk. Tātad šajā mirklī es vēlētos palūgt parādīt otru filmas fragmentu, un tad es jūs īsi ieskicēšu, ko gaidīt Zudušo dvēseli pilsētām. Skatīsimies filmu. Nu, lūk, tātad Waters Pink Flamingos izlaiž 72. gadā. Es ļoti atvainojos, ja audiencē ir kāds, kas nesaprot angļu valodu. Diemžēl nav iespējams šīm te filmām sagādāt latviešu tulkojumu. Un šajā te īsajā fragmentā arī var redzēt šo te diezgan ironisko skatu uz šo vidusslāņa kastu, kas it kā dzīvo skaisti un smuki, bet īstenībā iespējams ir krietni tādiem ļodzīgākiem morālajiem pamatiem kā LGBT kopienai. Šeit arī var redzēt mazliet no tās kempa estētikas, kas būs vērojama arī filmā, ko mēs skatīsimies. Un šeit man ir pāris citāti no Susanas Sontāgas, kas, protams, 64. gadā uzrakstīja joprojām hrestomātisko un tādu neizbēgamo darbu, kad runa ir par kempu, piezīmes par kemps. Kas ir izsnāts 52, 56 punktos, es tos nelasīšu visus. Piemēram, kemps pievelk tikai tad, kad kļūst skaidrs, ka ar patiesumu nepietiek. Patiesums reizēm var būt vienkārši prasts un intelektuāli aprobežots. Un kempa pieredze ir balstīta dižā atklājumā, ka augstās kultūras jūtīgumam nav monopola pār izsmalcinātību. Kemps apgalvo, ka laba gaume ir ne tikai laba gaume, ka tiešām pastāv laba gaume uz sliktu gaumi. Laba gaume uz sliktu gaumi var būt ļoti atbrīvojošs atklājums. Tas, kurš uzstāja uz augstām un nopietnām baudām, laupa sev daudz prieka. Viņš nepārtraukti aizliedz sev to, ko varētu izbaudīt, pastāvīgi vingrinot tikai savu labo gaumi, viņš galu galā izskritīs no aprites. Šāda kempa gaume, būdama drosmīgs un asprātīgs heidonisms, pārauga labo gaumi. Cilvēku ar labu gaumi tas padara priecīgu, kur pretīm iepriekš viņš riskēja būt kroniski frustrēts. Kemps palīdz gremošanai, saka Susana Sontāga. Par to, kas ir kemps, es šovakar vairs īsti daudz nerunāšu. Tas ir diezgan plašs un pat tāds mazliet tās ezotērisks jēdziens, bet vistiešākajā veidā. Vents Vinbergs ļoti jauki to ir iztulkojis kā sava veida jūtīgumu. Tā nav tikai estētika. Un galu galā kemps var būt apzināts un speciāls, kā pieņemsim šajā filmā un fragmentā, ko mēs skatījāmies pirms tam, vai arī tas var būt naivs un neapzināts, un tad varbūt pat brīnišķīgāks. Bet tā kvalitātes ir tādas ķermeniskas, viņas var sajust arī tad, ja tas netiek teorijā nemaz tā iepīts vārdos. Tad par Zudušo dvēseli pilsētu. Jāsaka, ka 83. gads ir diezgan interesants, jo Rietumvācija jau ir kļuvusi par krietni atvērtāku vietu kā iepriekš. Es mazliet nomierināšu un aizslēgšu. Tā nebūs vairs lasīšana. Tas ir redzams arī šajā filmā. Te ir runāts par veselu virkni dažādu tēmu, bet viena no svarīgākajām viennozīmīgi ir ASV kultūras ietekme vai kaut kādu ideālu pārņemšanu Vācijas realitātē. Filmas galvenā varone, transseksuālā Angie Stardust, ir atvērusi savu burgernīcu un arī pansiju, kur dzīvo un strādā vesela plejāda ļoti interesantu un smieklīgu tēlu.
tas ēdiens, kuru viņi pasniedz šajā filmā, ir aptuveni tikpat nesaprotams un tāds mazliet pretīgs, kā varētu pieņemt, ka tās idejas, kuras absolūti nekritiski un neironiski pieņem šī te Rietumvācijas publika tajā laikā, un par to tiek diezgan nesaudzīgi ironizēts. Šī filma daļēji arī ir mūzikls. Protams, ka šī filma daļai arī ir mūzikls. Tajā ir ļoti daudz interesantu citātu, kas noteikti paliks ar jums arī pēc filmas noskatīšanās. Pieņemsim amerikāņu erotisko trapeču mākslinieku pāris. Laimīgi kamerai pavēsta, ka viņa vecmāmiņa ir teikusi, ka darbs patiesi dara brīvu, un viņi tam piekrīt no visas sirds. Un ne tikai. Viena no filmas galvenajām varonēm neirotisko līniju savā dzīvē pārtrauc tikai tad, kad viņa pārguļ ar aģentu no Austrumvācijas un pēc tam tiek pārsūtīta uz turieni un izpilda Austrumvācijas televīzijā poproka numuru starp komunisma ikonu tādiem portretiem. Vienmēr sakot, diezgan jāstri dažādi vizuāļi. Tas, par ko es vēlētos jūs lūgt pirms filmas skatīšanās padomāt, ir ļoti interesantais veids un loma, kuru spēlē ēdiens šajā filmā, kā groteskas līdzeklis, kā panākt ķermenisku reakciju. Un, protams, arī amerikāņa tēls un, teiksim, šī te Rietumvācijas pašapmierinātā buržuāzijas pārstāvja tēls un kā viņš miedarbojas ar to. Un trešais, kas būtu svarīgākais, ja reiz es sāku ar kvīra kino, tad arī, protams, domāt un novērtēt to platformu, ko 83. gadā uz to mirkli vēl Vācijā nav sākusies HIV epidēmija. Uz to mirkli jāsaka, ka HIV nemaz nav vēl nosaukts vārdā. Kaut kādu īsu mirkli tā ir tikai homoseksuāļu, Haiti iedzīvotāju, hustlers, jeb eskorta zēnu un tā tālāk slimība. Tad uz kādu mirkli tas ir gay-related immune deficiency, un tikai tajā mirklī, kad saslims krietni lielāks cilvēku loks, to nosauc par HIV. Šis te top pirms tam, un tas ir diezgan skaists mirklis īstenībā, jo tad LGBT komūna Eiropā un arī ASV vēl spēja reflektēt par sevi un domāt par saviem, par savu vietu vispār pasaulē, par to, kā būt. Mazliet tās vēlāk, 85. gadā, Roza von Braunheims uzņem arī filmu, kas jau ir veltīta AIDS, un ir pilnīgi skaidrs, ka šis te diskurs uz kādiem gadiem, 15 vai pat ne 20, pilnībā apēd visu to, un tagad mēs sākam atkal pamazām runāt bez tās seksa stigmas un bailēm par to, ko vispār nozīmē būt homoseksuālam. Bet šajā mirklī, 83. gadā, citāts no filmas, zudušo dvēseļu pilsēta, atceries, ka zudušās dvēseles nečurā. Šī filma vienkārši atļauj jūs būt pilnīgi traka, absolūts trash, mūzikls un runāt no kvīru filmu veidotāja arī tai kvīru audiencei. Un tur ir kaut kāds tāds sirsnīgums, kas tomēr spīd arī cauri tam, cik graudains ir attēls un cik briesmīgas ir tās dziesmas. Paldies jums! Un patīkams skatīšanos.